Es sveicu liepājniekus un visus Latvijas patriotus neatkarības dienā, Latvijas valsts dzimšanas dienā. Un šajā dienā mums ir jāatceras tie kritušie varoņi, kas izcīnīja un nosargāja Latvijas neatkarību, un, protams, arī Liepājas kā latviskas pilsētas neatkarību un pastāvēšanu. Mēs atrodamies Ziemeļu kapsētā, kritušo karavīru, Latvijas neatkarības cīņās kritušo arī liepājnieku pēdējā atdusmas vietā. Šī kapsēta izveidojās diezgan stihiski 1919. gada novembra sākumā, kad Liepājai draudēja bermontiešu uzbrukums, un kad to atsita apmēram 2000 lielais Liepājas garnizons, Latvijas armijas pamata sastāvs, un Britu karakuģu artilērijas atbalsts bija neatsverams šajās dienās. 1919. gada 4. novembrī agri no rīta iedegās pirmās kaujas, kad bermontieši uzbruka Šķēdes tilta nocietinājumu pozīcijām apmēram bataljonu stiprumā, bataljons tas apmēram 400 cilvēki, un šo uzbrukumu Latvijas armijas cīnītāji atvairīja, pat saņemot uzbrucēju gūstekņus. Bet vislielākās un sniknākās kaujas ar lielākajiem upuriem iedegās 1919. gada 14. novembra agrā un saltā rītā, kad Tosmaras ezers un Liepājas ezers jau bija klāti ar ledus vāku. Kaujas norisinājās līdz apmēram 3:00 dienā ar nikniem uzbrukumiem un pretuzbrukumiem. Vācieši jau bija iekļuvuši karostā līdz Tosmaras kanālam, tāpat arī pie Saules muižas, tagadējā Liepājas autobusu parka, skanēja uzbrucēju šāvieni. Un tikai pateicoties ciešais Britu karakuģu artilērijas un garnizona karavīru varonībai uzbrukums tika atsists. Pēc tam tika skaitīti zaudējumi, noskaidroti bezvēsts pazudušie, kuri bija samērā daudz, pāri 100 cilvēkiem, un tā arī daļa netika noskaidrots no pazudušo likteņiem, vai tos aizved līdz vācieši, vai tos slepeni noslepkavoja, dzenot pa ceļam uz Priekuli. Bija zināms, ka 14. novembra, tāpat iepriekšējo dienu kaujās, liepājnieki, Liepājas garnizons zaudēja apmēram 27, 30 nogalinātos, 115 vīrus bezvēsts pazudušos un apmēram 60 ievainotos, no kuriem daļa vēlāk Liepājas vecajā slimnīcā vai hospitālī arī mira. Šī vieta Ziemeļu kapsētā sākta veidot, apbedot pirmos upurus 19. gada 4. novembrī, bet šeit ir apbedīti arī tie, kas ir pārvesti 19. gada beigās, 1920. gada janvārī un februārī, kuri krita Latgales frontē cīņās pret boļševikiem. Šeit ir apmēram 70 plāksnītes ar uzvārdiem, bet kopumā šeit ir vairāk kā 130 apbedītie. Tie gan nav visi, kas ir krituši cīņās par Latvijas un Liepājas neatkarību, jo daudzi atdusmas ģimenes kapos, Līvas kapsētā, Liepājas veco kapu katoļu daļā, Vācu daļā, apkārtnes, Mazo, Nīcas, Otaņķu, Vītiņu kapsētās. Šī vieta tika kā piemiņas vieta sākta veidot 1922. gadā, nodibinot brāļu kapu izveidošanas un iekārtošanas komiteju. Tā bija brīvprātīga komiteja ar brīvprātīgu ziedojumu saņemšanas tiesībām. Piemineklis un kopējais ansamblis veidots pēc Liepājas mākslinieka Jāņa
Sudmaļa skices un viņa personīgo līdzdalību. Visi uzraksti, burtu šrifts, burtu veids, tas ir Jāņa Sudmaļa darbs. 1936. gadā Liepājas pilsētas valde šīs pirmās kapu plāksnītes novietoja ar kritušo vārdiem. Bija vēlreiz avīzē ievietots sludinājums, lai atsauc piederīgie, kas precizētu kritušo vārdus, uzvārdus un dzimšanas gadus. Kā redzams, ne visi ir tomēr identificēti, nosaukti vārdos un uzvārdos, bet liela daļa šeit kritušajiem ir kapu plāksnītēs ar datējumu 1919. gada novembris. Padomju okupācijas apstākļos bija vairāk mēģinājumu kapu teritoriju aizņemt ar virsapbedījumiem. Tā bija vēsturiski lielāka nekā patreiz tā ir redzama dabā. Grūti pateikt, kādu apsvērumu, droši vien kādu arī patriotisku apsvērumu vadīti gan izpildu komitejas darbinieki, gan vienkāršie izpildu komitejas izpildu aparāti cilvēki pasargāja šo pieminekli. Vienīgi tika izkalts ugunskrusts vainagojošajā pieminekļa daļā, kuru atjaunoja jau 90. gadu sākumā.